Pavisam nesen Latvijā notika elektriskā Porsche Macan pirmizrāde. Zīmola pārstāvis Baltijas sporta auto sarīkoja braucienu rudens noskaņās, lai iepazīstinātu ar jauno elektromobīli un pie reizes salīdzinātu to ar Porsche Taycan. Teikšu tā, Taycans ir vairāk tāds sportiskāks tas modelis, mazliet pat tuvāk zemē viņš arī ir un arī trasē viņš jūtās mazliet labāk. Tomēr Macans ir vairāk ikdienišķai lietošanai. Tāds ģimenes auto varētu pat teikt, bet pilsētas tajā pašā laikā. Jo viņam ir pietiekami daudz vietas, bet arī viņš nav pārāk liels, viņš nav tā kā Cayennes lielumā. Tā kā viņš ir tāds ikdienas elektroforšs auto pilsētā, manuprāt. Otrās paudzes Macan ir tikai un vienīgi elektriska piedziņa. Atteikšanās no iekšdedz dzinējiem ir radikāls solis, taču nekādi nepadara Macan vājāku. Es uzskatu, ka tie, kuri saka, ka Porsche nevar būt elektrisks vai Porsche nevar būt SUVs, tie visticamāk nav braukuši ar šīm mašīnām, un viņas nekad arī nav piederējuši. Bet es iesaku izbraukt un pašiem pārliecināties. Autosportists un Porsche instruktors Valters jau guvis pirmos iespaidus pie jaunā Macan stūres. Pirmais, ko es pamanīju, man bieži sanāk mainīt šos te drive modus uz sportu, jo bieži braucu trasē, un mainot šos te drive modus, redzam, arī mainās šīs krāsas, kādas ir salonā. Un tajā pašā laikā tas PCMs, arī šī te priekšējā konsole ir izskatās pilnīgi savādāk. Lai gan Macan atvadījies no benzīna dzinējiem, Porsche tam saglabājas ierastos modeļu nosaukumus. Ir gan S, gan 4S, gan Turbo. Sanāk, ka Macan Turbo ir pa veseliem vairāk kā 200 zirgspēkiem vairāk. Tas, protams, piedod šo te jaudu, pātrināšanos, arī pēc līkumiem, gan taisnajos gabalos viņi var ātrāk ieskrieties. Bet no tādas braukšanas ziņas Macaniem diezgan līdzīgi ir tā sajūta, vai tas ir Turbo vai tas ir šis te Macan 4. 95 kWh bateriju grīdā autobraucējs pat uzskata par priekšrocību. Tas svars palīdz tai piekarei turēties pie zemes, ļoti pārliecinoši šajā mašīnā jūtos. Lai gan Macan riteņu diski ir lielāki par 20 colām, crossovera balstiekārta un gaita šķiet derīga mūsu dažādajiem ceļiem. Tā kā tā mašīna ir ļoti optimizēta, manuprāt, visiem ceļiem gan Latvijā, un tā piekara ir uztaisīta tāda, lai arī ar šo džipveidīgo mašīnu būtu ērti arī bedrēm braukt cauri. Porsche Macan un Taycan visticamāk uzrunās dažādus Porsche klientus. Daļa no viņiem varbūt pat būs jaunpienācēji, kā tas nereti atgadījās ar pirmās paudzes Macan. Es domāju, ka Macanam ir labas cerības kļūt arī par ģimenes auto. Ja ģimene nav liela, bet jūs esat maksātspējīgi, tad viņš ir īstenībā jautrs automobīlis ikdienai. Prieks arī par to, ka ir atrisināts daudz elektromašīnu problēmas, kas ir range palielinājies, salīdzinājumā ar Taycanu uzlādes ātrums, kas ir ļoti būtiski arī ikdienā. Kas pie ātrā lādētāja sasniedz 270 kW. Sniedzamība ir 500 līdz 600 km. Šobrīd visa pasaule piedalās tādā bruņošanās sacensībā, ka visiem vajag tādus mazliet tā kā, džipiņus. Un tad visi ceļ augšā mašīna, liek lielāks riteņus un taisa tāds kaut kāds hatchbacks. Tajā žanrā viņš tā kā ļoti labi iekļaujās. Bet, ja mēs pastamies, varbūt, cik maksā Porsche, kuri nav 911, tad, kad viņi kļūst veci, tad ir jādomā, kura investīcija tev ir tā labākā.